Lauksaimniekam taču jāzina, kā plānot gudri un ražīgi, kas notiek Latvijā un pasaulē, un uz kuru pusi skatīties rīt. Klausies vai lasi lauksaimniecības ekspertu ieteikumus Svetbank podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Tā ir. Lauksaimniecībā nekas pats no sevis nenotiek. Vienkārši ir jāplāno, lai iet bez aizķeršanās. Esiet sveicināti podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Šīs dienas ierakstā mums ir tradicionālā kompānija Rolands Zeltiņš un Raimonds Miltiņš. Sveiki, vīri! Sveiki, labdien! Čau, čau! Un šīs dienas tēma mums laikam tajā visā politisko diskusiju, Eiribor ņemšanās laikmetā ir jārunā par tām finansēm. Un tad aktuālā tēma noteikti ir finanšu situācija, kam iet, kā ar tām esošajām finansēm un kurš ko ir kādā veidā saguldījis dažādos līdzekļos. Jautājums, vai par daudz saguldījuši vai par maz, tāpēc izskrienot tam laukam pāri, vai jūs varat ieskicēt, kāda šobrīd vispār ir finanšu situācija tieši lauksaimniecībām, saimniekiem? Ja tā pavisam īsi un pa visu Latviju, tad šobrīd mēs redzam, ka tā situācija ir ļoti, ļoti, ļoti raiba, kā saka dzeņa vēders, jo ir saimniecības, kuras ir šodien sapratuši, ka viņām ražas ziņā ir rekordgads, un ir saimniecības, kam kas nevar norēķināties ar piegādātājiem, un ir situācija tāda, kāda ir, un ir jāmeklē risinājumi, un mēs esam gatavi tos risinājumus atrast un piemeklēt katram individuāli. Pretstatā nesen bija tā Latvijas bankas diskusija par finansējumu piesaisti, kur tā saka, ka mēs neko neesam gatavi nevienam palīdzēt. Kā no otras puses, mūsu tā realitāte ir drusku citādāk, kā mēs zinām, ka tomēr meklējam tos risinājumus. Bet ja mēs skatāmies, tas ir tikai un vienīgi fakts par to, kāda sanāca raža, kas tur salīja, noplūda, vai tas ir arī stāsts par to, kā finansējums pirms tam bija izmantots. Respektīvi, Eiribor ietekmē, kādam ir jāmaksā vairāk, un tagad tā situācija ir spiedīgāka, ja šis faktors tik ļoti neietekmē. Es teikšu, ka visi faktori, ko mēs jau esam saukuši šī gada sākumā, kad gads būs ar ļoti lieliem kāpumiem un kritumiem, tie visi faktori ir piepildījušies. Ir saimnieki, kuriem tiešām bija dārga rudens sēja, tad ietekmēja sausums, nenofiksēja cenu, un kulšanas laikā milzīgs mitrums, un šobrīd rudenī zema cena, un ja saimniekam piepildījās visi faktori ar negatīvo zīmi, tas gads ir ļoti izaicinošs. Kā jau Raimonds teica, tas ražas kritums tiešām pa pagastiem atšķirās. Dažam ražas kritums pret tādu normālu gadu ir -50, -60, -70% iekultajās tonās. Un ja tam pavisam pa virsu vēl ir tādas mazās neveiksmes, nepareizajā brīdī nopirktie minerāli mēsli, ko neviens nevarēja prognozēt, tad šis gads ir ļoti izaicinošs. Izaicinošāks dažam saimniekam nekā mūsu tāda nosacītā iepriekšējā krīze. 18. gads graudu sektorā, ja mēs runājam tieši par graudiem. Ja mēs skatāmies tagad, labi, cilvēks, saimnieks klausās šo sarunu un saka, jā, man arī tie faktori salikušies baigi negatīvi šajā gadā, ko viņam darīt? Nākot uz banku, ko viņš var kā reāli palīdzību saņemt? Es domāju, ka pirmais, ko mēs visu laiku esam teikuši un arī aicinam šobrīd, nāciet lūdzu un runājiet, nāciet un runājiet laicīgi, jo mēs kā banka saviem klientiem, kas ir mūsu portfelī, mēs esam devuši to solījumu, ka mēs būsim kopā labajos laikos un sliktajos laikos arī būsim kopā un palīdzēsim. Un tad nākot uz to individuālo diskusiju, mēs ar katru klientu tiešām meklējam risinājumus. Un es teiktu, ka pēc pieredzes, kas mums ir pēdējā mēneša laikā, viņi nav ļoti daudz tie pieprasījumi, bet ar katru dienu parādās, mēs katram arī risinājumus esam atraduši. Un abas puses vienojās un iet tālāk, un principā šogad jau gaidām nākamo ražu. Mhm. Jā, un īstenībā es esmu novērojis personīgi, ka saimnieki kaut kā novēloti nāk runāt. Tā, kad tu uzzvani viņam, kā ir vispār sezona bijusi, vai atkal aizbrauc ciemos, vizītē, un tā, kad tu ar viņu sāc runāt, tad viņš saka, vispār, ja tā viss savēl kopā, tad man liekas, ka man pietrūkst 50 000 vai 100 000, ka nevarēšu norēķināties vai nevarēšu atkal sagaidīt nākošo pavasari vai nākošo rudeni, ka viņam tomēr tajos maksājumos iztrūks tā nauda. Tad tomēr vajadzēs to palīdzību. Bet vai mēs gribētu, ka tas saimnieks jau pats parēķina un ka viņš saprot, cik tas iztrūkums būs un zvana, tad mums, bet abi varianti labi.
Bet jautājums tad ir, kāpēc tas rodas? Man vienmēr rodas tā sajūta, ka tas tā kā ar ārsta apmeklējumu. Nekad jau nesāp tik ļoti, līdz brīdim, kad sāp tik ļoti, ka aiziet pie ārsta, un ārsts saka, kur tad tu biji mēnesi iepriekš, te jau sen vajadzēja skatīties. Ja? Tas ir atkal kas nespēja finansiāli saplānot savus izdevumus, ieņēmumus, saprast, ka pa švaku man jau bija jāprasa, vai vienkārši cilvēki neiedomājās paprasīt bankai. Tādā brīdī, kad ir pirmie maksājumi, kad ir jāsāk maksāt par šī gada ražas izdevumiem, par minerālu mēsliem un auga aizsardzības līdzekļiem, lielākoties tas ir 30. septembris, dažiem 30. oktobris, bet tad vēl ir ļoti aktīva sezona ar lauku darbiem. Un tad ir jāsēj rapses augustā, jāsēj kvieši septembrī, vēl citas kultūras jāmiglo. Tam saimniekam ir pilns spektrs ar problēmām saimniecībā, un tad to finanšu jautājumu viņi atliek mazliet vēlāk. Un tad, kad septembris beidzies, tad saprot to realitāti, un tad jau vakar vajadzēja palīdzību. Es domāju, tur tā atbilde ir. Kas vēl šeit? Manuprāt, piegādātāji šogad tā nelabprāt, man liekas, šos uzņemās šīs saistības pagarināt uz vēl vienu gadu, kas ir, ko saimnieki nespēja iespējams norēķināties šogad. Un kas vēl, kad tā ir tā ķēdes reakcija, šodien arī mums iet ārā eksportā graudi ļoti gausi, un līdz ar to tam piegādātājiem nav to finanšu resursu šobrīd, lai vēl pagarinātu un iedot naudu saimniekiem. Ja mēs skatāmies atkal uz tiem saimniekiem, kam ir kaut kādas finansiālās saistības ar banku, kā var saprast, piemēram, par viņu visādiem maksājumu grafikiem? Tur viss ir paredzami, saprotami, skaidri, vai arī tur ir novērojams kaut kādas nobīdes, ka kaut kāda nauda ir saguldīta par daudz kaut kur citur, es nezinu, kaut vai izvēlējušies kaut kur ieguldīt pamatlīdzekļos vairāk, un tad saprot, ka ir nepareizi varbūt tā plānošana bijusi. Ja tā nemēdz būt. Tad jau es domāju, ka mēs nonākam pie šīs dienas tās tēmas galvenās atslēgas pie tiem iespējamiem risinājumiem. Un tas, ko tu jau, Jānis, saki, ka katram saimniekam ir savu finanšu plānošana, un katrs saimnieks ir pieņēmis lēmumu. Un kur ir šobrīd visvieglāk palīdzēt? Visvieglāk ir palīdzēt tiem, kuriem iepriekšējās sezonas bija finansiāli veiksmīgas, kuri pagājušu gadu, iespējams pat pusotru gadu atpakaļ vai šī gada sākumā ir tehniku, sējmašīnu, traktori pirkuši par savu naudu, tad šodien refinansējot šo sējmašīnas vai traktoru iegādi, iespējams, ka tas iztrūkums pilnībā tiek atrisināts. Ja viņš būtu atnācis janvārī pie mums, paņēmis traktoru leasingā, nevis par savu naudu pirkt, tad iespējams, ka viņam nemaz šobrīd tās finansiālās grūtības nebūtu. Bet te ir viss spektrs. Cits saimnieks ir nopircis par savu naudu zemi, cits saimnieks ir veicis remontus savā saimniecības ēkās, cits ir sapircis tehniku. Tas ir vienkāršākais ceļš, kā viņam palīdzēt šī gadā. Un tad mēs ejam pie nākošiem risinājumiem. Ir saimnieki, kas iepriekšējos gados, piemēram, pērkot zemi, pateica, ka mēs negribam garus termiņus, negribam pārmaksāt uz procentiem, paņēma zemi uz 5, 7 vai 10 gadiem. Un tas ir nākamais risinājums, ka mēs skatāmies uz tiem grafikiem, saimniekam arī viņi redzam, un nav problēma tos grafikus stiept, piemēram, uz 20 gadiem. Un tās ir tās lietas, ko mēs individuālā sarunā ar saimnieku runājam, diskutējam, meklējam risinājumus. Ir grūti uzrakstīt tādu rāmi vai tādas vadlīnijas, kā mēs darām. Aicinājums ir tiešām meklēt mani, Raimondu, savu menedžeru un runāt, un tie risinājumi ļoti daudz, un principā mēs katram atrodam. Raimondu, papildinājumu kādu? Jā, es tādu piemēru varu tikai minēt arī, ja, piemēram, ir dažādas tās situācijas. Piemēram, traktors lūsta, un tev viss nopelnītais bez mazā jāieliek ir tajā traktora remontā, tad varbūt tās izdevīgāk ir paņemt jaunu traktoru, neieguldot tajā traktorā, tajā remontā, bet to naudu ielikt jaunu traktoru leasingu maksājumā. Tā tu arī, principā, ne tikai šito sezonu kaut kādā ziņā atslogo, bet arī nākošās sezonas no papildus izdevumiem. Pēdējo mēnešu laikā es laikam par daudz dzīvoju tajā Latvijas bankas kritikas burbulī, un man tad vienmēr gribās pajautāt, labi, piemēram, par hipotekāriem kredītņēmējiem. Mums saka, banka varbūt līdz galam nesaprot, cik slikti tiem klientiem iet, jo viņi jau uz to banku nenāk. Ja mēs runājam tieši par lauksaimniecības uzņēmumiem, saimniekiem, kas strādā tieši ar lauksaimniecības lietām, vai mums ir šī sajūta, ka viņi arī tā kā kautrējās nākt vai neiedomājās nākt, ja tā nevaram teikt? Jo tas, ko es no jums saklausu, ka tomēr jums ir tas dialogs. Mēdz būt, ka cilvēki pakautrējas atnākt un pateikt, ka man ir švaki, man vajadzētu kaut kādu risinājumu pameklēt. Tiem, kuriem ir švaki un kuriem tieši šī gada ienākumi neļaus samaksāt bankai procentus un pamatsummas un neļaus norēķināt ar piegādātājiem, viņi jau agrāk vai vēlāk būs spiest atnākt.
iespējams, dažs atnāks vēlāk un būs mazliet grūtāk tos grafikus likt atpakaļ vai tos reiķins, kas jau ir izrakstījušies. Bet, ja viņiem būs problēmas, viņi atnāks. Būs, protams, arī kaut kāda daļa no saimniekiem, kas meklēs risinājumus pie piegādātājiem, kā tas ir bijis līdz šim, mazliet baidās no bankām, bet tā pati nauda, vai tu esi parādā piegādātājiem vai bankai, tu esi parādā, un tad katram ir jāpieņem tas savs lēmums. Paralēli vēl tam, ir tās pašas jau iepriekš minētās procentu subsīdijas, tad bieži vien apgrozāmie līdzekļi bankā, tādi finansiāli, mēs skatāmies uz nākušo gadu, ir izdevīgāk nekā apgrozāmie līdzekļi no piegādātājiem, no traderiem vai kooperatīviem. Jā, un papildinot par apgrozāmiem līdzekļiem, tur jau īstenībā saimniekam ir vairāk tie ieguvumi. Tas, kas ir, ko Rolands minēja, procentu subsīdijas to dabū no atpakaļ. Otrs, tev ir nauda kontā un tu izvēlies savu preču piegādātāju, un tev, ja tu maksā uzreiz, tev ir bieži vien tā cena ir labāka nekā tev ir atliktais maksājums. Un tev nav jāmaksā par atliktiem maksājumiem, nav jāmaksā šie procenti visu gadu vai pusgadu. Protams, ir vajadzīgs nodrošinājums bankai, tā ir tā atšķirība, bet atkal piegādātājs tev prasa noslēgt graudu līgumu, kas to atkal es piesiec, kur tev jānodod. Saistīts ar savu atbildību. Jā, tu esi piesiec gan graudu pircējiem, gan arī cenai savā ziņā. Atkal, tajās visās diskusijās par to, kā tas finansējums Latvijā ir pieejams no kredītiestādēm, kā nav, ko mums pārmet, viens arī tāds aspekts, bez mazo izskan, apgrozāmos līdzekļus vajag finansēt vispār bez ķīles. Ko mēs redzam, kā mācību šobrīd no tāda brīvo līdzekļu paturēšanas aspekta, lai pēc tam varētu atnākt uz banku un pateikt, man ir arī kaut kas, ko iedot pretim. Es tagad iedomājos, gada sākumā man šķiet ļoti daudz izvēlējās, mēs paši pat, man liekas, runājām. Eiribor ietekmē, man ir brīva nauda, es labāk, kā tu, Roland, teici, nopirkšu zemi pats vai nopirkšu tehniku pats, es negribu tos procentus maksāt. Nav tagad tā, ka ir iztērējuši pirms laika, un tagad varbūt vajadzētu to savu līdzfinansējumu kaut kur ieguldīt, bet tās naudas nav. Ja tā vairs nav problēma, ka ķīlā var, ieķīlā to pašu nopirkto zemi par skaidro naudu. Es domāju, apgrozāmie līdzekļi bez ķīlas vai ar ķīlu, tur no riska viedokļa būs cita cena. Un te ir tas psiholoģiskais faktors, ir saimnieki, kuri par katru cenu neko negribēs ķīlāt, un tad varbūt viņiem arī līdz galam nav piedāvājums. Ja saimnieks ir gatavs sadarboties un meklēt ķīlas, tad tas piedāvājums, tā cena tam finansējumam būs daudz pievilcīgāk. Kas vēl iezīmēs tāds psiholoģiskais faktors, kad ir saimniekiem jāpieņem lēmums un šādā grūtā gadā iespējams, kad ir jāatsabina kāds aktīvs, kas tev nav vajadzīgs, kas tev varbūt ir nērts, ko tu nelieto. Mēs daudzās sētās redzam arklus, kurš jau nav lietots 5-7 gadus. Varbūt ir tas īstais brīdis viņu pārdot, ja ir pircējs vai tāpat kaut kādi attālāki zemes gabali, kuri varbūt pat kaimiņam ir daudz izdevīgāk nekā tev pašam braukt tur 30 vai 50 kilometrus. Ir jāpieņem, es domāju, tādu drosmīgu lēmumu, un katrs pats tad vieglāk tiks ar to savu finanšu situāciju galā. Es varu papildināt vēl, ko saimnieki nezina, bet savukārt, ko mēs varam atkal pateikt priekšā. Bieži vien saimnieki ir ieķīlājuši, piemēram, visu zemi, kas viņiem ir. Dēļ tās, ka varbūt ir liela zemes grāmata, un kad nav mazākas, sīkākas platības, ko ieķīlāt. Tad, ejot gadiem, šis saimnieks jau tos kredītus nomortizē, viņi paliek mazāk. Līdz ar to mums bankas pusē atbrīvojās tā brīvā vērtība, un saimnieks var nākt un lūgt papildus līdzekļus, un mēs arī varam viņam iedot. Lai gan viņam nav papildus ķīla, ko dot, bet mums jau ir tas nodrošinājums bankas pusē. Tas, ko sauc par pārvērtēšanu. Ja? Pārvērtējam, sakam, šeit tu esi nomortizējis, uz šīs bāzes mēs varam palielināt summu, respektīvi uzlikt vēl papildus. Jā, mēs uzliekam otro hipotēku tam pašam zemes gabalam un izsniedzam jaunu naudu. Cik vispār saimnieki ir ieinteresēti kaut ko šādā veidā papildus ķīlāt? Es nezinu, man tā subjektīvi liekas, ka Latvijā vispār ir izteikta, labāk neko neķīlāja, labāk mazāk parādā, bet, kā Rolands teica, kāda starpība tu esi piegādātājiem parāda, noslēdzis līgumu vai atkal bankai parādā, jautājums, vai tu vari attīstīties par to naudu vai nē? Es teiktu, ka tas ir tas psiholoģiskais faktors. Bet, ja mēs skatāmies, kad juridiskā forma ir zemnieka saimniecība, tu jau kā saimnieks tāpat atbild ar visu savu mantu.
galu galā vai tā manta ir ieķīlāta vai neieķīlāta, kaut kādā brīdī X var būt pat sekundārs faktors. Tā kā katram ir savs tas fons, kā viņš vēlas vai nē, ko mēs lielākoties rekomendējam saimniekam neķīlā savu privātu māju, kas tev varbūt ir vecātā mantojums, lai tāds sirdsmiers ir. Vismaz, lai paliek, kur dzīvot. Nē, ne pat tā, pat no tādas sajūtas viedokļa, kad es neesmu ieķīlājis savu senču māju, un tāpēc es jūtos tā, foršāk. Un tas ir tas, ko mēs ņemam pašu pēdējo privātu māju ķīlā, ja mēs runājam par lauksaimnieku kreditēšanu. Principā šis man atgādina investīciju daļas kolēģis, kas saka, ja tavs investīcija portfels tev neļauj gulēt pa nakti, tad kaut kas nav pareizi. Respektīvi, tam sirdsmieram jābūt ir primāriem. Ir kaut kādas lietas, ko mēs gribam vēl piebilst pirms tā pēdējā jautājuma, jo mans pēdējais jautājums būtu par tādu finanšu plānošanu, tā kā Rolanda droši. Jā, tieši tas bija arī tas, ko es gribēju piebilst, tad principā tu jau jautājumu uzdevi. Šis ir droši vien, ka tas gads, ja saimnieks nevar pats, tad mēs esam arī gatavi palīdzēt un parādīt viņam efektivitāti, kā efektivitāti var izreikināt, kāda viņi ir, un tad vajag saprast, uz kurienes saimniecība iet no tāda efektivitātes viedokļa no hektāra, jo šobrīd saimniekiem rēķinot viņu rezultātus 5 vai 7 gadu diapazonā, mēs redzam, ka nereti jaunās nomas cenas, piemēram, ir daudz augstākas nekā tu spēj no hektāra 5 gadu periodā nopelnīt no tā 1 hektāra gadā. Līdz ar to daudziem saimniekiem pat būtu jāpieņem tādi lēmumi, vai tu strādā savādāk, varbūt nevajag visus tos dārgos nomas hektārus zemgalē, kur jau mēs bieži vien redzam, tur nomas maksa 300 pāri pa 400 eiro no hektāra. Kāpēc tu ņem jaunu nomas lauku, maksa ir milzīga un šogad nebūtu nenopelni to, ko uz tā lauka tu esi ieguldījis. Tas ir aicinājums. Rēķinam, domājam, kāda ir naudas plūsma arī 1 hektāra līmenī. Restīvi skatāmies arī ārpus tā ierastā, jo es vienmēr domāju, ir baigi labi, ka tev no malas atnāk kāds un ar savu iedvesmu pasaka, klau, bet tu esi padomājis, ka varbūt nevajag tev nomāt. Tu sēdi domā tiešām, priekš kam es nomāju, ja tās skaiti citādāk. Raimond, tev kaut kas piebilstams vēl? Jā, es īstenībā noslēgumā, ja mēs beidzam īso stāstu, šitas bija īsais stāsts, bet ja jūs saimnieki gribat dzirdēt garāku stāstu gan par jūsu saimniecību vai par visu kopumā sektoru, droši nekautrējieties, meklējiet Rolanda kontaktus, manas kontaktus un tiekamies pie galda, izrunājam aktuālas lietas, kas šodien ir jārisina. Raimonds man izņēma pēdējo sakāmo no mutes ārā. Es gribēju tieši teikt, mēs iesākām ar to, vai cilvēki baidās nākt, kautrējās. Nevajag kautrēties, parunāties vienmēr var. Un šis atkal man nāk tajā kontekstā kopā ar hipotekāriem kredītņēmējiem. Ja tev šķiet, ka tu gribi parunāt, vai tu nevari kaut kādā veidā samazināt to maksājumu, neviens tev nekādā kredīta reģistrā negrāmato, ka tu esi uzrakstījis bankas ziņojumu, hei, es gribu aprunāties. Neko tu neesi neapņēmies darīt, ne līgums slēdz, un šeit ir tas pats. Par kontaktiem, pilnīgi skaidrs, abi divi jūsu e-pasti ir pieejami, kam ir telefoni, tos arī var dabūt, un jebkurā gadījumā piesakamies konsultācijai. Droši, jā. Tikšanos klātienē. Paldies par sarunu, un tad tiešām uz tikšanos klātienē. Tiekamies pie galda, lai uz lauka. Atā. Atā.